Trīs lietas, ko es uzskatu, ka ir jāuzlabo Jūrmalā, ir tas, sākot ar nakts transportu, kas man šķiet ļoti aktuāli, jo Jūrmalā dzīvo ļoti daudz jauniešu. Tad arī tas, kā, zinot, manā pašā skolā, Jūrmalas Pumpuru vidusskolā, ir futbola laukums, kurš ir ļoti tādā sliktā stāvoklī, ko arī varētu uzlabot. Un trešā lieta, kas arī man šķiet ļoti ir aktuāla, ir viss kultūras valodas jautājums, kā arī tas, ka ir jālatvisko Jūrmala daudz vairāk. Es ieteiktu Jūrmalas domai vairāk sakot apkārtējo vidi, piemēram, nogāzušos kokus savākt, kā arī iestādīt jaunus kokus, piemēram, lai nākotnē būtu vairāk un zaļāka vide būtu. Viena lieta, ko vajag uzlabot, ir pieņemts tāda, ka ceļus, mazāks nozīmes ceļus uzlabot, jo braucot pa šoseju, ceļš labs, bet nogriežoties no šosejas nost, tas ceļš paliek ļoti, ļoti slikts. Un vēl viena lieta, ko vajag uzlabot, ir skolu telpas, piemēram, skolu dušas pēc treniņiem vai pēc sporta nodarbībām. Tu nevari iet dušās, tās dušas kā pilnīgi sabojātas, nav labas viņas. Un arī, protams, nakts transports ir vajadzīgs. Piemēram, ja mēs jaunieši vai veids cilvēki, kas brauc no darba mājās vai no skolas pasākumiem, tie autobus brauc tik reti, vai vispār nebrauc, ir tīpaši brīvdienās. Es noteikti atbalstītu ideju par gājēju celiņu uzlabošanu. Viens posms, kas man ir ļoti tracina, ir Dārza iela Mēlužos. Es bieži braukāju un pārvietojos ar riteni, un tad sanāk diezgan grumbuļains. Otrs būtu Līvu akvaparks. Latvijā tas ir, es teiktu, vienīgais akvaparks, un viņš ir tāds diezgan nolaists, tāpēc es uzlabotu to. Jūrmalnieki, nāc balsot!